Esmu atbraucis pie saviem draugiem vannupasaule.lv. Tad ir pocis, blīvi ir kur šifons ir. Taustiņš tur ir. Paudzīm uztaisīsim tad, kad būs tā pēdējā. Nu ko, esam atbraukuši, tagad visi jānes iekšā. Tā, nu viss smuki savests. Būs man viss no ideāla standartiņa. Te jau pastāstīšu vairāk. Tagad šitā jāmēģina dabūt mašīnā, ved uz galvniecību noevelēt visu vēlreiz. Fū, nu pilnīgs knapais, bet es jau zināju. Es ar šo mašīnu esmu tik daudz vedis, es zinu, kad līdz priekšējiem rāģiņam ir kaut 2,65, loksne 2,60. Nu tāds interesants rīts sanāca, kamēr aizbraucu savācu visu preci, atvedu, tad vedu to ozolu loksni uz galvniecību. Tagad esmu apakaļ, beidzot var apsēsties, visu apskatīt, kas man te ir atvests, kas man te notiekās un izdomāt, ko darīt tālāk. Bet sāksim ar pirmo. Gribēju pateikt lielu paldies Vannu pasaulei. Tie ir mani atbalstītāji, sadarbības partneri, tā teikt. Uzņēmums, kas nodarbojās ar jebkāda veida, viss, kas ir saistīts ar santehniku, kas ir izlietnes, krāni, dušas, stikli, spoguļi, da vienalga, visu, ko jūs vien varat iedomāties, virtuvei, vannas istabai, droši pie viņiem var vērsties www.vannupasaule.lv. Ļoti atsaucīgs uzņēmums un par cik es jau viņiem biju ilgadējs klients, aizgāju ar tā teikt savu prezentāciju, piedāvāt sadarboties, vai viņiem interesētu atbalstīt mani kā mazo tā teikt video satura veidotāju Latvijā. Ļoti atsaucīgi, Džeki, nu, kroči vienkārši super pateica, jā, no problēma, paspiedām rokas pat bez nekādiem līgumiem, vienkārši visu norunājām, rāmi man jau iedeva sen, nu, tā teikt, viss tīri pa čomisko uz uzticības pamata, uz rokas spiediena, tā kā tur uzņēmumā ar personālu visi kārtībā. Paiesim cauri, tagad pastīsimies, kas man te notiekās. Viss man ir no ideāla standarta. Viss tolete, šeit ir viss, kas man ir vajadzīgs priekš toletes. Pilnīgi viss man būs no ideāla standarta, izņemot spogulis, tas man bija uz pasūtījumu. Un, ja nemaldos, dušas durvis man bija radavēji. Tad paiesim cauri. Tātad, jā, šeit ir rekur dušas jaucēja krāns, visa klausula, viss, te man ir pods. Te man ir izlietne, podam vāks, podam poga, te man ir te podam poga, te ir izlietnē maisītājs, te ir visādi dvieļu stiprinājumi, kaut kādi sīkie kramiņi, te sifoniņš, te podam tā aizmugurējā loksni, jā, te man ir stikls ar LED apgaismojumu un te man ir dušai durvis. Un tā, pavērsim vaļā, pastīsimies. Man jau vairāk interesē, kā tā izlietne izstās pocis, zinu, kā izstās. Tas jaucēju krāns, es zinu, kā izstās, davai pavērsim vaļā, pastīsimies, kā izlietne izstās. Tā, un te reiz varam uzreiz pastīties, te ir, cik man tāda ir, divi, jā, dvieļu turētāji. Viss man ir, kā ir, laikam, gandrīz no vienas sērijas, Dolce Vita, šādi dvieļu turētāji, viņam vajadzētu sajiet kopā ar visiem krāniem. Uzreiz uzmest tāds arī uz krānam. Kā mums viņš izstās. Nu jā, viņam viss tas stiliņš tāds, kad ir nopaļotas pamatnītes. Nu ļoti glauni. Būs baigi feini. Tā, labi. Paliksim malā. Tas ir podam vāks. Tā. Šāda te ņēmu izlietni ar krānu, kas liekās uz izlietnes, jo man mājā ir, kur ir brīvi stāvošais krāns uz virsmas. Tu, kad es lapjām rokām griezts iet krānu, tur viss vienmēr satek, tāpēc foršāk, kad ir augšā, te arī var kaut ko trauc un uzlikt, ja vajag pēc dizaina. Viņi ir tāda ar izliektām maliņām, jo man pods arī būs ar tādām izliektām maliņām, lai tur viss tā smuks sajiet kopā. Jā, nu baigi feinā izmērs arī labs. Nav pārāk liela, nav pārāk maza, jo man jau tur vietas arī nav tā, ka ir ļoti daudz, tāpēc es domāju kaut ko tādu pa vidību. Tā, nu neatceros, kad es te ko uzfilmēju, bet re, kur virtuves zonā viss smuki liekās.
Un šobrīd ir tāda sajūta, ka man iespējams būs pa īsu mazliet, jo kur man ir palikusi viena kaste. Un man ir problēma ar šitiem kreisajiem dēlīšiem. Tie man ir šitie visi, kas ir palikuši. Man jāuzliek ir te līdz virtuvei, un te man vēl līdz sienai ir jāliek. Te es zem skapīšiem nelikšu, lai ir pēc tehnoloģijas, lai tas viss svars viņus nenospiež, zem skapīšiem virtuves nebūs. Tā kā pagaidām izstāsta, ka varētu būt, ka būs varbūt tās kaut kāda paka, divas pa īsu, bet es braukšu uz māju, pastīties, man ir vēl atgriezumi stāv mājā, jo es liku identiski tieši tādu pašu grīdu, tā kā es ļoti ceru, ka tur man vēl būs materiāls, ko es varu paņemt uz tejieni, un varbūt tās kaut kā arī varētu sajiet. Kur man ir vēl otra maza problēmiņa, redz kā, es baigi cenšos rakstam nesakot līdzi, lai viņš sanāk tās nevienmērīgs, bet tomēr bišķītiņās pasakoju līdzi. Un ir dēlīši, kas ir tumšāki, un ir dēlīši, kas ir gaišāki. Kaut kā man tā sanāca, ka liku, man bija palikuši vairāki šitāda raksta, tā kā es viņus te vairāk tagad mēģinu kaut kā miksēt iekšā, bet arī, lai nav tā, ka viņi blakām ir. Es tā tagad nevaru parādīt. Un otrs, es pēc iespējas vairāk cenšos izvairīties no šitiem, tāpēc, ka nav problēma, ka te ir atzars, bet tajās vietās, kur ir atzars, viņš uzreiz ir riktīgi tumšais. Un tā, kad noliek blakus, pieņemsim gaišo dēlīti, tad viņš tā mazliet jancīgi izstāsta. Varbūt arī nē, zin, kā ātri pierod tas tā. Kamēr tu to grīdu strādā, tu baigi piefiksē, sāks dzīvot, tu droši vien vispār nekad mūžā vairāk nepamanīsi. Tāda situācija, esmu šitik tālu ticis, tad arī zem virtuves es tā kā griezīšu, zem virtuves es nelikšu līdz tejienē, bet te man jāliek līdz visai sienai, man ir viena kaste un teorētiski divas kastes, tā kā izstāsta, ka būs pagaidām pa īsu. Šobrīd mēģinu saprast, cik plata virsma man ir jātaisa tultēm, jo man jāizsūta mēbeļniekam ir, kur es pagaidām esmu pielicis, ja no sienas ir 45 centimetri, tad te bišķītņās redzās maliņu un te, lai ar roku brīvu var aizmugurē izmazgāt, iztīrīt, un tad ar krānu tas iztītos šādi, tā kā laikam. Tagad esmu mazliet pieķēries santehnikai toltē, kur uzlieku šitos aizgriežņus krāniem. Situācija tāda, šitas man diemžēl nedara, man bija jāpērk pagarinājums, nopirku kur 2 cm pagarinājumu, ieliek no sākuma pagarinājumu, pieskrūvē šito, kā šeit, te jau viss kārtībā, pārbaudīju, nekas tur netek, visi blīvi un visi labi. Un šito, lai ieskrūvētu speciālu atslēgu, lai nopirkt to santehnikas, viņi bija jāpērk ar tur komplektu, un komplekts tur maksāja uzreiz 20-30 eiro. Es nopirku kur 12 seškantīti, ideāli pievelkās. Tā kā kur lieku pakuliņu, kur man ir pakuliņu smērīti, lēnām te gribu sataisīt šito visu. Tā, smuku kustinam pakuliņu, uzliekam pastiņu un maucam iekšā. Ar seškantīti smuki. Velkam viņu klāt. Un viss tas pats šitam aizgrieznītim. Es tam nezinu, vai parādīju, kā es kur ieliku revīzijas lūku, vai kā viņi saucās, kur man ir kolektori. Šā mēs parādīsim. Šitā man te viss smuki iekšā ietversi. Tā, izstāsta ļoti solīdi. Smuki pieiet tieši pie grīdas apakšā. Man liekas, ka sanāca labi.